Grūti ir, jebkurā gadījumā, grūti ir būt ar lieko svaru un grūti ir visu laiku sekot līdz uzturplānam. Abi ir grūti. Izvēlēties savu grūti. Kāpēc mēs apēdam pa daudz? Tāpēc, ka nogurums, tāpēc, ka emocijas, tāpēc, ka mēs nestrādājam savām emocijām, tāpēc, ka mēs neatrodam laiku sev, tāpēc, ka mēs ejam cauri kaut kādām grūtībām, kuras mēs ignorējam. Labāk ir strādāt ar tām grūtībām vai sajust sevi un pateikt stop, lai to visu neaizēstu. Man liekas, ka dzīvē nestrādā ilgtermiņā nekas tas, kas ir melns un balts, kur ir ārkārtīgi strikti ierobežojumi. Cilvēks to ilgtermiņā ļoti reti, kurreiz var to ievērot. Man jau nesanāk, es jau nevaru. Kas ir tie ideāli, kas ir tas mērķis, uz ko tu ej? Visur Instagramā, visur, ko tu redzi, ar ārkārtīgi perfektiem augumiem, kad iespējams tas ir viņas pilnlaika darbs. Un viņi maksā kaut kādu pilnīgi citu cenu par to izskatu. Un tā kā būt reālām pret tām ekspektācijām, pret to, ko tu gribi sasniegt, un neuzlikt savu kaut kāds pārāk augsts nesasniedzams standartus. Šis ir podkāsts Spogulīt, spogulīt ar Gunda Grozi. Tās ir aktuālas un ļoti vērtīgas sarunas par to, lai mēs varētu labi justies un lieliski izskatīties. Šo podkāstu epizodi mēs filmējam Magdalēnas kvartālā. Magdalēnas kvartālu piedāvā attīstītājs Vastinta Latvija. Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Spogulīt, spogulīt ar Gunda Grozi. Un šodien pie manis viesos brīnišķīgā Kristiāna Lasmane, kas ir uztura trenere un veselīgu recepšu autori. Čau, Kristiāna! Čau, Gunda! Liekā svara problēmas un tēma, kā būt formā, es vispār varētu teikt, ir top 4 vai top 5 viskarstākajās tēmās, kas ir sievietēm veltītas. Vēl ir attiecības, ezotēriskais atzars, bet to mēs te neskatām. Katrā ziņā, kā būt formā, tā ir uz visām pusēm griezta tēma. Vienmēr atrodās revolucionāras metodes, un es pati laikam no gadiem 13 esmu šajā tēmā. Un arī meklēju kaut ko absolūti maģisku un revolucionāru. Esmu izmēģinājusi arī tavu metodi. Tad būs arī drīzumā grāmata Kristiānas, mana metode, kas saucās. Kristiāna, pastāst par sevi. Kā tu nokļuvi šajā tēmā, kā būt formā? Un cik tev sen jau tas ir aktuāli un kā tu esi pati transformējusies, lai atklātu savas zināšanas, kas ne tikai noder tev, bet ar kurām tu vari arī dalīties? Jā, šī tēma ar mani ir jau kopš vidusskolas laikiem, kad vairāk jau tas apēstais tā nemaz neaizgāja, nepazuda, bet uzreiz jau parādījās vidukļu zonā, tā kā tu redzi, ka tur ir tas liekais apjoms, citām draudzenēm nav, bet man ir. Un es sāku prātot kāpēc tā. Sāku iet jau arī uz sporta zāli, mēs tur mēģinājām kaut ko vingrot, bet tas uzturs bija tāds, kāds viņš bija, netur tās zināšanas, vienkārši ēd kaut kādas sieru bulciņas un pilnīgi viss, kas pagadās. Un tad jau es kaut kad jau mazliet pēc vidusskolas jau apmeklēju pirmo uzturu speciālistu, gribēju uzzināt, kas tad man būtu jāēd, lai man tas liekais svars tik traki nerastos. Un esmu izmēģinājusi tiešām tādos 15 gadu griezumā visas iespējamās diētas, stratēģijas, metodes, uzturu produktu grupu izslēgšanas, fastingu, atteikties, ēst tikai konkrētus produktus, dažādas kaloriju budžetus, visu, ko esmu izmēģinājusi. Un kaut kā pa šiem gadiem nonāca līdz savai metodei. Tāpēc, ko tu apvienoji? Jā, kaut ko no tā, kas tev patika. Jā, jo īsti līdz galam man nepatika nekas, jo es neko no tā nespēju ievērot ilgtermiņā. Tas viss bija tāds kampaņu veida diētas, un man vienmēr skapī bija bikses visos izmēros, tur 36, 38, 40, 42, man bija dažādi tie svari, visu laiku svars staigai, vienmēr janvārī vajadzēja saņemties uz vasaru, un tad atkal tas cikls plus 10, minus 10 kilogramu, tā mainās tev gada griezumā. Un tā es mētājos, protams, bija fonā arī emocionālā ēšana, kaut kādas tādas epizodes. Un tad es īstenībā jau, kad pēc grūtniecībām, pēc pirmās grūtniecības, jau, kad tev ievērojami tas svars pienāk klāt, un tu tā ritīgi pieķeries tai tēmai, un sāc samazināt, tāda jau bija tas pirmais posms pēc dēla, pirms 10 gadiem, kad es atguvu formu.
Un tad tagad pirms 4 gadiem, kad man piedzima otrais bērniņš, tad jau es biju izgājis to ciklu, samācījusies visu, ko es jau zināju par uzturvielām, par kaloriju budžetu, par to, ko dod sports, ko dod uzturs, kas būtu jāēd. Es jau zināju, kā. Un tad es uzreiz pēc dzemdībām mājās jau sāku ievērot visu un bez attaisnojumiem, kad es esmu nogurusi, neizgulējusies viena pati ar 2 bērniem un tā tālāk. Es vienkārši uztvēru kā nevis kā kaut kādas grūtības un sodu, bet kā pamata atbalsta programmu sev, kas man ir nepieciešams, lai es vispār justos labi. Un tā es sāku gatavot pati savas receptes. Ievērot šo te kaloriju budžetu, uzturvielu balansu, bet es izdomāju savas garšīgās receptes, kuras es varu ievērot katru dienu, visu gadu. Tam nav sezonas. Es vienmēr saku, ka man ir pats labākais darbs, jo tā ir iespēja satikt cilvēkus, kas mani patiesi iedvesmo. Lai ikdienā vairot savu pārliecību, man ir kāds noslēpums, un tās ir rotas. Jau daudzus gadus dodu priekšroku Given juvelieru izstrādājumiem. Zinu, ka tā ir uzticama izvēle. Galvenais – atrast savas īstās rotas, kas raksturo mani kā personību un piešķir mirdzumu dzīves nozīmīgākajiem mirkļiem. Atrodiet arī jūs savu īpašo mirdzumu Given veikalos visā Latvijā, kā arī internetā given.lv. Kristiāne, es arī esmu izgājusi tavu programmu, kas tas saucās uzturplāns. Uzturplāni, jā. Un es tev teikšu, tomēr, protams, rezultāti bija ļoti labi rezultāti, kas man patika, es tagad nereklamēju, tikai padalos, kas man patika, ka tiešām es ieraudzīju to daudzveidību, un ka tu neesi tas apdalītais nabadzīņš, ka tu tagad esi uzsēdināts uz kaut ko tādu bezgaršīgu un tagad ciet, ja tu gribi būt formā, kad caur tavām receptēm es iepazinu to, cik garšīgi, estētiski mēs varam pagatavot šīs maltītes, kas patiesībā skaitās tāds mazkaloriju uzturs. Bet ļoti skaidri tu ieraugi, ka tev ir jābūt disciplīnai. Tu nevari sev melot. Ka es jau neko neēdu, jā, es jau te tikai late 1, late 2, jā, tas viss skaitās. Un mēs ļoti bieži savā ikdienā sev mānam, ka es jau neko daudz neēdu, jā. Un tur kaut kādi tie tādi maskētie kaloriju momenti, viņi paslīd, bet tomēr viņi nonāk tavā kaloriju budžetā. Un finālā rezultāta nav. Tātad visu šo garo, ko es gribēju pateikt, disciplīnai ir milzīga nozīme. Un es zinu, ka tu esi viens no cilvēkiem, kas ar to mega disciplīnu. Padalies par disciplīnu. Respektīvi, arī nesolīsim brīnumus, jā, kad tu veselīgs uzturs. Disciplīna ir ļoti svarīga. Jā. Redzi, kā ir. Īstermiņa diētas var izturēt gandrīz katrs. Jo sieviete nonāk līdz kaut kādam posmam, kad nekas nepatīk, vai nu tev priekšā kāds pasākums, ka tu gribi labāk iztīties, vai tev vienkārši nedara drēbes, dažādi tie līmeņi. Tu nonāc tajā zemākajā punktā, kur caur traumu tu iegūsti spēku, lai vai kas es izturēšu. Un tu izturi to īso brīdi, tad tu iespējams sasniedz to rezultātu, un tu tev ir tāds, kā tu būtu noskrējis maratonu un tagad iespiedīsies McDonaldā, tu cik tu esi pārgurs. Un tad ir tos īsos posmus mēs varam izturēt, bet atslēga ir, kā izturēt ilgtermiņā. Un tur tiešām ļoti daudz cilvēku atkrīt, vienalga kā tu viņam uzturplānu iedosi. Ja? Jo tāpēc, kad ir ļoti daudz atrunas, tāpēc, ka dzīve notiek, tāpēc, ka tiešām ir ārkārtīgi daudz kārdinājumu visur apkārt. Un tad tas ir jautājums sev, ko tu vēlēsi, jo tur ir divas grūtības. Grūti ir, jebkurā gadījumā, grūti ir būt ar lieko svaru, un grūti ir visu laiku sekot līdz uzturplānam. Abi ir grūti, izvēlēs savu grūti. Tas ir tas, ko es esmu sapratusi, un vēl to, kad sievietēm šie atkritieni ir, un viņi ir daudz, un viņi var būt gadiem, manā gadījumā arī 15 gadu garumā, tas nav tā, tev jāpierod tur, cik tur tajās nedēļās, ja? Tas ir tas ceļš, kuru tu ej un kur tu saproti, kas ir tie brīži, kuros tev paslītā kāja, cik ātri tu spēji atgriezties atpakaļ pie plāna. Un arī tas jautājums par to balansu, kad visi saka, tas 80-20 balans, kad pārsvarā ēd veselīgi, tad ik pa laikam ārpus plāna, tas arī ne visiem tā strādā. Un katram ir jāstāsta individuāli, cik tad tu vari.
Cik tu vari tās vīna glāzes, cik tu vari tos restorānu izgājienus, ka tu pēc tam aizēji vienu vakaru un tad tev nedēļu paiet, kamēr tavs ķermenis tiek galā ar visu to, ko tu tur esi. Principā tā ir ūdens aiztur, ne jau tu esi pieņēmies pa 2 kilogramiem svarā, bet principā šādas epizodes, ballītes, ceļojumi, tas viss, protams, kā veido to uzkrājumu. Un ja tas ir pārāk bieži, pārāk regulāri, tad tu vairs nevari attiekt atpakaļ uz to, ko tu biji sasniegusi tajā uzturplāna periodā, jo tu katru nedēļas nogalu vienkārši dzīvo pa restorāniem un ēd visu, ko pēc kārtas. Un tev īstenībā realitātē tev nemaz nav tas kaloriju deficīts vai uzturošais, bet tu vienalga ēd vairāk nekā tev vajadzētu, jo tu baudi svini dzīvi. Runājot par to disciplīnu, mani motivē tas, ka es vairs nekad negribu justies tā, kā es jūtos tad. Plus vēl, protams, arī šobrīd mans darbs ir saistīts ar to, ka es esmu palielinu uz skatuves katru dienu, Instagram skatuves, vai kā mēs to nosaucam, sociālajā tīklā, cilvēki uz maniem skatās, tas man savā ziņā. Man, protams, ir pašai svarīgi, kā es iztos un jūtos, bet arī tas, ka tomēr visi redz arī to, ja. Es nevaru noslēpties kaut kur paslēpties istabām, tagad es pusgadu meklēšu savus 4 izmērus lielākās bikses, es negribu vairs tajā atgriezties, jo savā ziņā tā ir baigā pēc tam arī vilšanās sevī. Jo kāpēc jau mēs pārēdam? Kāpēc mēs apēdam pa daudz? Tāpēc, ka nogurums, tāpēc, ka emocijas, tāpēc, ka mēs nestrādājam savām emocijām, tāpēc, ka mēs neatrodam laiku sev, tāpēc, ka mēs ejam cauri kaut kādām grūtībām, kuras mēs ignorējam. Un tas, ko es par šiem gadiem esmu sapratusi, kad labāk ir strādāt ar tām grūtībām, vai sajust sevi un pateikt stop darbam, vai paņemt laiku sev, vai kaut kā izstrādāt kaut kādas attiecības grūtākas, lai to visu neaizēstu. Tur ir tik daudz aspektu, Kristiāna. Es visu klausos, ko tu saki, man liekas, tur ir jautājums, tur ir papildu jautājums, tur vēl ko var pateikt. Redzi, bieži vien arī tas lielais attaisnojums, kāpēc es to nedaru šobrīd, jo man tam nav laika. Kaut kādu. Jo šobrīd tiešām nē, man pirmklasnieks, man tur ir bērndārznieks, tikko sākām darbu, mēs pārvācamies, baigi stresains periods, mamma slima, vēl kaut kas. Tagad nē. Un tas laiks nekad nepienāk. Vai atkal tad ir svētki, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Īstenībā tev jāatrod tā metode, kas tev darbojās. Vienalga, kāda sezona tavā dzīvē ir. Tu piekritīsi, jo pretējā gadījumā tas, es to visu gribu, bet tas visu laiku aiziet uz to kaut kādu pirmdienu mistisko, kad es tik ļoti saņemšos un viss man sakārtosies, un tad es tur dzeršu ūdeni un iešu uz treniņiem, un man būs sakārtotās ēdienreizes kā Kristiānai. Es pieņemu, ka tavā dzīvē ļoti bieži ir visādas vētras, darba pārslodzes, mazi bērni, ka tu jūties, viss ir galīgi garām, bet tu tāpat to turpini ievērot. Padalies par šīm aizkulisēm, jo šķiet, ka, protams, Kristiānai viņai viegli. Nē, tāpēc es pieminēju arī to, kad nav tā, ka es esmu kaut kāds eņģelis, vai ka man nav kārdinājumi, vai kad es nekad neapēdu pa daudz, vai ceļojumā neatbraucu ar plus kilogramiem atpakaļ pēc nedēļas. Tā nav, arī manā dzīvē tas notiek, bet tas ir daudz kontrolētāk, tas neaiziet galējībās, tas nav tā, ka pēc tam tiešām nedara drēbes vairāk, tā nenotiek. Ja? Un tas, kas ir galvenais, ko es esmu atradusi to sistēmu, es zinu tos produktus, kas man jāēd, es zinu tās receptes, kuras man tiešām garšo. Ja? Kas ir tās epizodes, kur man paslītā kāja, tas tiešām ir ēšana ārpus mājas, jo tas ar garantiju vienmēr būs, tur būs pēc tam sekas kaut kādas, ja? Ar kurām tu tur pāris dienas pēc tam tiec galā, vai arī kaut kāds alkoholu, piemēram, iedzer, ja kādā ballītē vai ceļojumā vai pasākumā lielā, un tam arī vienmēr ir sekas. Un, protams, arī tas, par emocionālo ēšanu arī nevar apgalvot, ka es pilnībā no viņas atbrīvojusies. Noteikti nē. Es strādāju savām emocijām, bet ir tiešām brīži, kad ir ārkārtīgi liels stress, nogurums, un tev vienkārši gribas... Es pat teiktu, ka, protams, tas produktu saraksts ir ļoti samazinājies no tā, kas man baigi prasās. Man patiešām garšo tas ēdiens, ko es ēdu, bet vienkārši apēd vairāk. Vai tu vienkārši apēd kādu desertu, ko tev varbūt nevajadzētu. Tā. Bet nav tā, ka es mokos un man negaršo un es cīnos katru dienu. Es tiešām katru dienu izbaudu, man garšo, ko es ēdu. Es jūtos ļoti labi tā.
Jā, bet ir brīži, kuros kaut kā paslītā kāja, bet es uzreiz atgriežos pie tā plāna, un es arī tā jūtos daudz labāk. Jo tas foršākais ir pēc tā, ka tu tā ēd, ka tu zini, kā tu jutīsies rīt. Tu zini, kā tu izskatīsies, un tu zini, ka tu vari paļauties, ka viss būs labi. Un tev būs enerģija, tev būs svaigā, tu nebūsi sapampusi, piepampusi, tev mirdzēs acis, un tev strādās galva, un tu būsi vienkārši savā labākajā sajūtā. To dod veselīgs uzturs. Vēl arī tas, ka mēs nezinām bieži vien par tām alternatīvām, kas ir iespējams. Piemēram, ir šie tradicionālie svētku galdi. Atceros no bērnības, tu zini, ka tā būs viena liela ēšanas sezona, ja, vairākas dienas. Ja, pirmkārt svētku vakars, tad ir otrās dienas rīts, un tad, kamēr visu to kalnu noēd, tad ir ļoti smagi. Bet īstenībā arī šos svētku galdus mēs varam veidot pavisam citādi. Arī garšīgi, pat tas pats mūsu mīļais rosols. To var pagatavot tā, lai tas nav tik kaitīgi, vismaz padalies par šīm alternatīvām. Jā. Es īstenībā ļoti daudz savās receptēs, ko es veidoju, izmantoju tos mūsu zināmos jau ēdienus, ko mēs visi zinām. Vienkārši tās traknākās sastāvdaļas aizvietoju ar liesākām, tik ļoti nezaudējot to garšu. Varbūt kā cilvēks, kas kurāt vispār super nevislīgi pateiks, nē, es jūtu to atšķirību, bet kāds, kurš grib izbaudīt to garšu, bet arī pieņem to, ka negrib to izteikto smagumu sajūtu, ir, kur mēs varam mazāk liesāku majonēzi pielikt, kur mēs varam nepielikt kaut kādu cukuru tik daudz, kā mēs parasti darītu, kur mēs varam atrast kaut kādas alternatīvas. Un tas ir mans tiešām tāds jājams zirdziņš, un es tiešām to māku darīt, optimizēt kalorijas, vienlaikus, lai ir garšīgi, un uztaisīt tos ēdienus tiešām tā, ka var uzklāt svētku galdu, un izstās wow. Un īstenībā daudz no tām receptēm, jo es arī agrāk taču ļoti gāju uz restorāniem, un es turienes arī iedvesmojos, tāpēc arī man tie ēdieni ir tādi skaisti, un reizēm meitenēm vienkārši vakariņas, viņas man saka, wow, šis ir kā restorānā. Jā, jo tas pasniegšanas veids, tie produkti, kad, kad var ēst krāsaini un daudzveidīgi, un patiesībā recepts no uzturplāna var mierīgi pasniegt arī savām draudzenēm, ka viņas atnāk pie tiem ciemos vakariņās, un viņas teiks, wow, cik garšīgi salāti ar garnelēm, vai tur vēl kaut ko. Ir ļoti, ļoti daudz bijuši tiešām gadījumi, kad es ballītais pasākumos arī piesakos gatavot draugu lokā, vai arī, ka es dodos ciemos un nāk ar kaut savu ēdienu. Es zinu, ka es negribēšu gluži to smago, un es jau esmu pieredus, bet tas ir tiešām tā ir tā mana atslēga, tā mana metode, ko es esmu atradusi, un tas man, es pat teiktu, droši vien kaut kur tas mans radošums, kad es izdomāju, kā. Un ko tu izvēlies, kad tu ej uz restorānu? Kad es eju uz restorānu, es parasti izvēlos vienkārši to, ko es varbūt sen neesmu ēdus, vai ko es pat mājās negatavoju, vai neprotu labi pagatavot, piemēram, steiku. Es pasūtītu, droši vien rudens ziemas sezonā, es nepasūtītu tur garnās vai lasi vai zivis, jo es to ēdu katru dienu. Man tas tā ir jau pierasts pasūtīt kaut ko tādu, ko es varbūt pati negatavoju. Kā arī noteikti es parasti vienmēr pasūtu desertu. Jo man garšo salds, vienkārši, ja piemēram ir tie cilvēki, zin, kas vairāk kāroja sāļi, kaut kā naši vai saldi, tad man noteikti tā būs kaut šokolādes deserts, man garšo joprojām. Es vienkārši ikdienā esmu atradusi kaut kāds alternatīvs, kā es varu dabūt to saldo šokolādes garšu, bet neuzņemot cukuru ar kaut kādām alternatīvām. Un es ļoti labi šobrīd, piemēram, apzinos, ka tas nav tāpēc, ka es esmu badā, bet tāpēc, ka emocionāli. Tu palutini sevi. Jā, un joprojām, zinot to, esot pādušai, joprojām, jā, man ir mani veselīgie našķi, ko es ikdienā ēdu, vienkārši kā maz palutinu, ka es sev palutinu. Es arī tāpēc varu pateikt, ka ka tur tādā disciplīnā droši vien būtu, kur augt un augt vēl, vai ne? Kad es neesmu tur droši vien pats perfektākais cilvēks pasaulē, ja tu, skatās tajā uzturu jomu, kad varētu vispār neēst, ja tur tādus. Bet tā kā mans meitenes manos projektos, kas nāk un uzturplāns iegādās, viņas ir priecīgas, ka es esmu padomājis, ka es viņām atļauju, kā atļauju, ka es viņām iekļauju tās idejas, ka tu vari arī to savu našķīt veselīgu apēst. Jo man liekas, ka dzīvē nestrādā ilgtermiņā nekas tas, kas ir melns un balts, kur ir ārkārtīgi strikti ierobežojumi, cilvēks to ilgtermiņā ļoti reti, kurreiz var to ievērot.
Magdalēnas kvartāls šobrīd ir vienīgais jaunais projekts Rīgas klusajā centrā, kur tiek piedāvātas augstākās klases biroja telpas. Bez tam šeit pieejamas arī komerc telpas, tepat kvartāla iedzīvotāju un viesu ērtībām atvēlēta vieta arī restorāniem. Savukārt starp Magdalēnas kvartāla dzīvojamajiem namiem un biroja ēkām izveidota plaša vide ar skvēru, kas savieno kvartālu apkārtējās ielas, padarot šo Rīgas centra daļu īpaši ērtu kājām gājējiem. Šeit ir īpaši padomāts par modernu un iekļaujošu arhitektūru, kas sniedz augstākās klases ērtības un vienlaikus rada estētisku baudījumu. Magdalēnas kvartālu piedāvā attīstītājs Vastint Latvija. Man arī, godīgi sakot, biedēja pārmērības un tādas galējības. Es pati savulaik, tātad, kā jau minēju, arī visu esmu izmēģinājusi, arī visādas badošanās un tā. Un es zinu to robežu, ka tu jau pēkšņi kļūsti apsēsts ar to, vai tu esi ēdis, vai tu neesi ēdis, un cik daudz tu esi ēdis. Un tas galīgi nav tas ceļš, kuru es vēlos iet. Jā. Es gribu, ka es par to nedomāju. Es nedomāju par ēšanu. Un ēšana ir tāda viena no funkcijām, kas ir svarīga veselībai, un arī kuru tu izbaudi. Bet principā tu par to nedomā. Jo tiklīdz tu kļūsti apsēsts, viss ir tikai ap ēdienu, un principā tu nodari sev pāri. Jo tu psiholoģiski sevi, tā teikt, čakarē. Ja? Kāda ir tavi novērojumi par šīm galējībām, un tu noteikti arī esi bijusi tur, un noteikti negribi tur būt. Redzi, bieži vien ir tas, kad sievietēm vispār ir tāds visu vai neko. Vai nu es tagad visu izslēgšu, neko vispār sev neatļaušu, pilnīgi neko. Jo kā tu nonāc līdz tam kaut kādam punktam, kur tev visa kā ir pa daudz, tu neesi laimīgi apmierināta ar sevi, un tad tu esi gatava, tu gribi ātru rezultātu, un tāpēc tu visu drastiski nogriezi, jo tev liekas, jo tu vairāk nogriezīs, jo tev ātrāks būs tas rezultāts, jo cilvēkiem jau nav tā pacietība. Jo tā tas ir, tas ir grūti, tā kā gaidīt tur tās nedēļas dienas, kad tu tā kā sasniegsi, un tāpēc visu tā nogriež. Un kas tad notiek? Tad tev atkal tu ilgi neiztur, un tad ir tas otrs grāvis, tad tu atkal, viss jau ir zaudēts, tagad tieši viena klienta man saka, zini, es tur 2 nedēļas izturēju, tik labi gāja, tad es aizbraucu ceļojumā, tad es atbraucu atpakaļ, sapratu, viss jau ir zaudēts. Tagad es gaidu, kad sāksies tavs nākamais projekts, tad es atkal sākšu. Viņi tā kā atbrauc no tā ceļojuma, viņi varēja uzreiz atgriezties pie tā plāna, bet nē, viņi tā kā pavēl garumā to brīdi, ka viņi var nesakot līdzi, un ka tu tā sevi ielēs tādos tā tagad no pirmdienas, tagad no 1. janvāra, tagad tajā sezonā, tagad uz šo pasākumu, ka tu tā kā sevi jau noskaņo īstermiņam. Un tā ir liela kļūda. Drastiski un īstermiņā. Tev ir vienkārši to jāskatās kā uz dzīvesveidu droši vien, kad tu vēlies atrast to veselīgo ēdienu kopumu, kas tev garšo, kā tu tagad ēdīsi, kad tu apzināsies, ko tas ēdiens tev dod vai nedod tieši pretēji, tā kā. Un, kad tu pieņems lēmumu, kad tu saproti, šodien man svētki, dzimšanas diena vai kas, sevi uz restorānus nedomāju, es zinu, man pēc tam tur būs ūdens aiztur pāris dienas, es to rēķinos, es zinu, kā mans ķermenis strādā, pēc tam es atgriezīšos atpakaļ pie savu uzturu plānu, jo tas man iedod foršāku sajūtu ikdienā. Es apzinos, ka es nevaru ikdienā ēst tik ļoti kalorijām bagāts ēdiens, jo vienkārši tad es nejutīšos labi. Un vajag to saprast sev. Un neiet tajos grāvjos un iemīlēt to kā dzīvesveidu. Jo, ja tu strikti aizliedz kaut ko, ir 100% garantija, ka būs noraušanās. Jā. Un tad tas ir atkal tā, kad apēd kaut kāds nenormāls daudzums, un tad kā ir tā sevis šaustīšana un pārmetumi, un es to visu zinu, tāpēc, nē. Man, piemēram, tad labāk ar 3 liekiem kilogramiem vai 4, bet es dzīvoju normāli, nevis es esmu tieva, pēc tam es pārēdos, tad es atkal esmu tur, galīgi nav, esmu formā. Normālā dzīve ir svarīga, normāli justies.
man arī gribās tev jautāt, kāda ir tavi novērojumi strādājot ar tik daudzām Latvijas sievietēm? Tev ir 10,000 izgājuši caur vairāk jau kā 10,000, jā. Un tur ir vesels pētījums, ko tu redzi, kā dzīvo Latvijas sievietes, kā viņas jūtās un kāds ir viņu tas reālais ikdienas uzturs un alkohola patēriņš. Un kāpēc viņas ir formā vai nav formā, un kurām izdodas būt formā. Kas ir tas, ko tu esi novērojis? Tas, ko es esmu novērojis, kad lielākā daļa sieviešu, kam rodas šis te liekas ar problēmas, tas ir kaut kā tad, kad ienāk bērni ģimenē, un kad paliek mazāk laika sev. Un tu pielāgojies ģimenes vajadzībām, un tev tiešām ir daudz tie pienākumi, ir vīrs, ir bērni, ir darbs un liels nogurums, un arī kaut kādā ziņā tāda stabilitāte, jo es precējusies, tev jau vīrs ir, un tev nav tik ārkārtīgi jādomā, jāiespringst, tā vienkārši sakot, jāiespringst, par to, kā tu izties, tu vari tā atbrīvot. Man jau mīlēs tāpat, un es esmu nogurusi, un man nav laika, un tas viss tādām. Un, protams, kad ir tās sievietes, kas iespējams vai nu viņas ir jaunākas, vai nu viņas tieši, piemēram, ir izšķiršās no attiecībām, un viņas vēlas izskatīties labāk, un tad viņas uzreiz sāk sportot, un tev ir tā entuziasmas, tu gribi uzlabot savu izskatu un justies skaistāk, pievilcīgāk, un tu, protams, sāc domāt par to, kā varētu vizuāli to izdarīt, un tad sāc ievērot uzturplānu, sāc sportot aktīvāk, kaut ko darīt un tā. Kad ir tas mirklis, kad sievietes iekrīt tajā pienākumu tādā virpulī un mazliet tā kā aizmirst par sevi, bet viņas arī to attaisnojās caur to. Man nav laika, man nav spēka. Jā. Es esmu pēdējā vietā. Jā. Un meklē tos attaisnojumus, bet es viņām saku, mīļās meitenes, mēs ēdam katru dienu tāpat. Mēs ēdam. Tas nav nekas jauns. Es saprotu, ka aiziet uz sporta zāli, tas tev kaut kas varbūt jauns solis. Ja tev nav tāds tavā ritmā, bet mēs ēdam katru dienu. Mēs ejam uz to veikalu, tik un tā mēs to darām. Tā ir darbība, kas jau ir tavā dzīvē. Vienīgais, kas tev atliek, ir saprast, ko tu nopirksi tajā veikalā un ko tu ieliks tajā šķīvī un ko tu beigās galā apēdīsi. Un tas nav un tas ir īstenībā diezgan vienkārši, jo tu tāpat jau ēdi, tev vienkārši ir jāzina, ko ēst. Un tas attaisnojums, ka, piemēram, par ģimeni, kad tu gatavo pirmkārt, kā es to saku, var atrast kopsaucējus, produktus, jeb ēdienas no kopējās maltītes, ko mēs ēdam visi, un var iet ar piedevām, ka pamainīt ģimenes locekļiem tās piedevas. Dažādas stratēģijas var izdomāt tā, ka gatavo 2 dienām. Šodien es gatavoju savus ēdienus, ielieku pa kastītēm, rītā es gatavoju ģimenei uz 2 dienām. Tā var darīt, ir arī tā, ka var vienkārši vienā vakarā, vienā katlā vārās manējās pusdienas, otrā ģimenē, ja tiešām neko kopīgi nevar atrast. Stratēģijas ir, vienkārši vajag to sākt darīt. Un kas ir ar sievietēm to, kad viņas ļoti cenšas izpatikt visiem, tādā ziņā, kad ir svarīgi apkārtēju viedoklis. Būt labas darbinieces, būt labas sievas, labas mammas. Un sieviete pats sev paliek kaut kur zemāk nekā prioritāte, attiecīgi neieplāno laiku sev, attiecīgi nogurums, attiecīgi ēšana, entie našķi, brokastu izlaišana, ēšana to, ko visi ēd, emocionālā ēšana. Protams, vīna glāzes ir katru otro vakaru, ja nē, tad brīvdienās viennozīmīgi, un tas viss tā. Ritens. Tāds ritens, jā, bet, protams, ka tas, ko es mācu, meitenēm vai palīdz izprast ir to sistēmu, kā to visu pielāgot, lai tev izdotos. Kā salāgot ar ģimeni. Es pirmkārt viņām arī lūdzu to, mēs tā kā strādājam arī ar tiem ieradumiem. Kā pateikt, pirmkārt, sev būt atklātai par sevi, man liekas, ļoti svarīgi būt atklātai un beigt tā kā mukt no tās patiesības un izlikties, ka viss jau ir kārtībā un es jau te neko. Viss te tā notiek vienkārši manā dzīvē. Neuzņemties atbildību. Jā, ka tu neuzņemies atbildību, bet tu tā kā atklāti sev pasaki, jā, tā ir. Jā, es tā šobrīd ir tā, kā ir. Un atklāt sev pateikt, ka nevis es neko neēdu, un es nesaprotu, kāpēc man tas liekas svars, bet tā kā tiešām pastīties patiesībai acīs, ko tad es īsti ēdu. Un saprast, ka jā, kad viss šīs uzkots, viņas skaitās, viss šīs lates, viss šīs konfektītes, riekstu saujiņas pa dienu, visu riņķi apkārt, viņas saskaitās, un beigās tas ir tas tavs kaloriju pārtēriņš, ka tu pa daudz uzņem, nekā tev vajadzētu.
pazīties realitātei acīs un saku, ko darīt. Un vēl viens aspekts, ka ir bail uzņemties atbildību. Ka es tagad pieņemšu to lēmumu, ka man ir jābūt formā vai ka es gribu notievēt, un es to neizdarīšu, es būšu vīlusies, es būšu izgāzusies. Labāk es nemaz nesākšu, un nebūs nekādas izgāšanās. Jo vēl jau taču arī vīrs pamanīs, ka es kaut ko mēģinu, un tad viņš teiks, tad kas tad tev tur ar to veselīgo uzturu atkal, tu tur kaut ko našķojies. Tomēr pieņemt lēmumu, ka es gribu būt formā, tas ir atbildīgs lēmums. Un tev nav pārliecība, ka tu spēsi noiet pa to ceļu. Būs jākrīt atpakaļ, un tu piedzīvos to izgāšanos. Tad nemaz nesākt. Kā tu šo komentē? Man šķiet, ka tas ir vairāk par to, par iepriekšējām pieredzēm. Tava pašapziņa vai tas, kam tu tici, veidojas no tā, kā ir bijis iepriekš. Un, protams, ka tieši tāpat kā es jau arī gāju tos daudzos un dažādos ceļus un arī atkritiens un vilšanās sevi un tā arī ir, kā tu saki, kad šķiet, man jau nesanāk, es jau nevaru. Kā arī, kas ir tie ideāli, kas ir tas mērķis, uz ko tu ej. Jo man liekas, ir ļoti svarīgi apzināties, ka tās sievietes, kas ir varbūt visur Instagramā, visur, ko tu redzi, ar ārkārtīgi perfektiem augumiem, kad iespējams tas ir viņas pilnlaika darbs. Varbūt viņi neko citu nedara, kā tikai tiešām domā par to, ko viņi ēd un dzīvo sporta zālē, un viņiem ir pilnīgi citādāks dzīvesstils nekā tev, un viņi maksā kaut kādu pilnīgi citu cenu par to izskatu. Un tā kā būt reālām pret tām ekspektācijām, pret to, ko tu gribi sasniegt, un neuzlikt savu kaut kāds pārāk augsts nesasniedzams standartus. Bet domāt realistiski, un tieši tas, ko tu pieminēji, cik tālu tu gribi iet, cik tu ideāli to augumu sev vēlies. Varbūt ir ok, ka tev ir tie 3-4 liekie kilogrami, bet tu jūties labi savā kleitā, tev ir ko vilkt, tu jūties seksīgi un skaista. Un tu saproti, ka tu neesi modeli, bet tu saproti arī, ka tu esi pievilcīgs, simpātisks sieviete, veselīga. Jā, vēl viens aspekts ir, ka ir jāsaprot, ka mēs jau uz kaut ko visu laiku pievelkamies. Ja? Nebūs jau tā arī, ka paliks tā, kā ir. Iespējams, paliks bišķi sliktāk, ja neko nemainīs. Ja? Jo ar laiku tā tendence, es esmu novērojis, ka mēs sevišķi sākam ģērbties tādās platākās drēbēs, un tur tev paplūsti. Ja? Pirms gada bija 2 kilogramu mazāk, tagad tie vēl nākuši klāt. Un beigās tā summa pa gadiem sanāk tā, ka tev liekas, pirms 10 gadiem, tad gan jau es biju tāda stipra, labāka versija nekā es esmu tagad. Nav jau tā, ka šis būs vienmēr. Iespējams, mēs ejam uz tādu vēl sliktāku versiju, ja mēs neko nemainīsim. Kā tu to novēro? Ka tomēr arī sievietēm pieaug arī tā tendence, ka, jo mēs jau zinām, ja 20 gados ir viena lieta, kā strādā vilmaiņa, un pēc 40 tas ir kaut kas cits, pēc 50 tas ir atkal kaut kas cits, un tad jau ir vēl grūtāk. Tad ir vēl grūtāk, un tad sākās arī tiešām veselības problēmas, jo arī tas liekais svars viņš jau ir dažādos līmeņos, jo man ir ļoti daudz klienti jau tiešām arī ar veselības problēmām, ja. Un, ka tiešām, ka tavs uzturs un tavs dzīvesveids, ka viņš var tev novest tik tālu, ka tu vairs nevar normāli kvalitatīvi dzīvot to dzīvi. Un tur vairs neiet runa par kaut kādām estētiskiem standartiem, ja, vai kā kuram patīk labāk. Piemēram, man arī ir tā, ka es ļoti izjūtu to iegumu, cik es labi jūtos, kad es esmu izgulējusies, izkustējusies, padzērs ūdeni, labi pēdus veselīgi. Un pretēji, kad man tas nav bijis. Kā es jūtos? Man ir ļoti svarīgi būt resursā, būt enerģiskai, būt labā garstāvoklī. Citādāk es nespēju pildīt savas lomas. Ne darbā, ne ar bērniem. Aizkaitināmība paaugstinās. Tu esi tāds noguris, tev nav iedvesma, tu vari tā eksistēt tikai. Un, manuprāt, ja tu gribi dzīvot kvalitatīvu dzīvi, tad ir svarīgi, ko tu ēd un tas bāzes, ka tu esi sakārtojis. Un jo vecāk mēs kļūstam, jo tas ir aktuālāk un vēl svarīgāk. Un tāpēc man šķiet, kad labāk to, un arī, zin kā, tie paradumi ir dažādi, ir cilvēki, kas ir super neveselīgi un kas pat tagad baigi neinteresētos par veselīgu uzturu, viņam diezgan labi tie paradumi, kā viņš ēd, viņam vienkārši intuitīvi tā ir no ģimenes vai kaut kā viņš ēd, viņam garšo veselīgu produktu un tā, bet manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski, ne tikai izskatam, bet arī veselībai. Kristiāna, man gribas tev pajautāt arī par sportu. Tev sports vienmēr ir uz tu,
bijis, un tā ir arī sastāvdaļa tavai metodei, būt aktīvai. Lai gan daudzi speciālisti saka, ka visu jau nosaka tomēr uzturs. Kam tu arī visticamāk piekrīti, ja, ka var gulēt uz dīvāna, ja tev ir viss, teiksim, kaloriju deficītā, tu tāpat tievēs. Bet tu esi arī šī aktīvā dzīvesveida advokāts. Kāds būtu tavs vēstījums sievietēm, kāpēc tomēr ir svarīgi ieplānot to laiku fiziskajām aktivitātēm? Jā, es tā aktīvi sāku sportot pēc pirmā bērna dzemdībām, tiešām ar mērķi uzlabot savu augumu izskatu. Es tur pirms tiem 12 gadiem baigi nedomāju par, nebija tik aktuāli, tur veselība kā es gribēju būt vienkārši slaida. Un es skrēju krosiņus, un ļoti daudz kardio, un es crossfitā trenējos 3 gadus, un pēc tam es pārgāju to sporta zāli. Man sports ilgu laiku bija tiešām ļoti saistībā ar to, kad lai iegūtu to papildus atbalstu tam savam uzturam, lai man būtu viss tā kombinācija, lai būtu labāks rezultāts un tā tālāk. Tas, ko es nezināju pirms 10 gadiem, ka taisot kardio vingrinājumus, tu nedabūsi skaistu reliefu ķermenim. Tu vienkārši dabūsi, ka tu sadzinās daudz kalorijas, un tu vienkārši būsi vēl lielākā kalorija deficītā. Bet ko es iemācījos pēc tam kāds 4 gadus vēlāk, kad patiesībā, ja tu taisi spēka vingrinājumus, tās ir ilgtermiņa investīcijas. Tu dabūsi skaistu reliefu, uzlabosi savu vielmaiņu, jo ja tev ir vairāk muskuļu, jo tev ir ātrāk vielmaiņa. Ja tu vari pat miera stāvoklī, mēs šeit sēžam, un man vielmaiņa darbojas ātrāk, jo man ir nostiprināta muskuļu masa. Bet ko es savos dzīves posmos, dažādos krīzes periodos esmu piedzīvojis, cik ārkārtīgi mentāli man tas arī iedod. Tā stundiņa sev, tā atslēgšanās no visa, es aizēju to treniņu, man patika brīžiem, kad es gāju tajā crossfitā, man patika tāds sacensību gars, ka tev tur tā izdzen, ka tev vispār ne par kādām problēmām nav laika domāt. Un tu tik jūti tādu patīkamu atslābumu pēc tam, ka tas ir gan mentāli, gan fiziski, gan vizuāli tev tā kā iedod, kad tas sports, tas ir arī, es teiktu, kā viens no labsajūtas un veselības rituāliem, ko es daru visu iemeslu dēļ. Vienkārši tāpēc, ka, lai justos labi, izskatītos labi, lai tiktu galā. Tiešām, es aizēju pēc treniņa, es nekad neesmu jutusies slikti pēc treniņa. Ir bijis, ka es aizēju uz treniņu un es ar ļoti sliktu garstāvokli un ļoti negribu iet. Un 100% pēc katra treniņa es vienmēr jūtos labāk. Šodien sarunā ar plastikas ķirurģi Lauru Liepiņu uzzināšu, kā plastikas ķirurģija palīdz mazināt nogurumpēdas un samazina pirmās novecošanas pazīmes. Pie plastikas ķirurga jau bieži vien nonāk klienti, bieži vien lielākoties jau tā kā pie tāda pēdējā speciālista, jo es domāju, ka pirmais noteikti bieži vien ir kāds kosmetologs, kāds dermatologs, pie kā nonāk, lai attiecīgi varbūt saprastu kaut kāda veida iespējas, ja? Mūsdienās, vismaz, teiksim, klienti, kas pie manīm nāk, viņi jau diezgan zina, ko viņi grib, zina, kas viņiem nepatīk, un dažbrīd pat zina, tieši kur operācija ir nepieciešama. Ja? Bet, protams, pats pareizākais ir tā saruna, jo bieži vien sarunas laikā arī mēs nokonstatējam, kāpēc. Tieši ir šī te deformācija notikusi kaut kādā sejas rajonā, ja? Vai to var, teiksim, kaut ko var izdarīt ar to, ja? Un kādu rezultātu panāks, un vai vispār patiks tas rezultāts, un vai vajag arī to darīt. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi taisnība šī te konsultācija, un, protams, es noteikti tādā veidā gribētu motivēt, kad uz konsultāciju jau atnāk cilvēks, viņam jau neko nedara. Ja? Tā ir tāda, principā, tāda parunāšanās. Dažreiz pat mums tā parunāšanās notiek kā tāda, kā tādai draudzenei ar draudzeni, ja, parunājoties. Tā kā tā ir tāda saruna, kas ir arī dažreiz nepieciešama, arī dažreiz no tā nonāk, ka nekas nav nepieciešams darīt. Ja? Bet taisnā tā konsultācija ir nepieciešama, un uz konsultāciju bieži vien vajag atnākt, lai saprastu tās iespējas. Jo iespējas vienmēr ir. Ne tikai mans mērķis, bet parasti arī klienta mērķis ir,
lai neviens neko nevar pateikt. Lai tas ir vienkārši es izskatos labāk, es izskatos svaigāk, es esmu atpūcies, es esmu tāpat bet tāda labākā versija. Ja? Tā kā tas arī ir man, principā, kompliments pēc mana darba, kad man atnāk klients un pasaka, ka neviens nav pamanījis, bet tiešām izteica tikai un vienīgi šos te kompliments. Ja? Un acu zona ir tā īstenībā viena no tādām efektīvākajām zonām, kuru uzlabojot mēs to seju atsvaidzinām. Pat kādreiz, kad atnāk ar domu, ka tur vajadzētu vaidziņus pacelt vai kaut ko tam līdzīgi, ja? Mēs vienmēr, protams, mēs varbūt sākam ar tādām vienkāršākām metodēm, operācijām un uzlabojam šo te acu zonu. Un ir tiešām daļa klientu, kur pēc tam arī neprasās vairāk neko. Viņš ir īstenībā jau iegūst to, ko viņš ir vēlējies, ja? To sevis atsvaidzināšanu. Jo neviens jau negrib sevi tā kā pārtaisīt, un to pat nevajag, jo to pat mēs nezinām, vai mēs pēc tam varēsim pieņemt reāli. Ja? Mēs varam skatīties uz kādu citu cilvēku, mums ļoti patīk, kā viņam tas izskatās. Bet tas tā maldīgi iedomājieties, kad man noteikti arī būs tieši tāpat, jo katram tā seja atšķirās, sejas panta atšķirās, un vienmēr visiem to vajag. Arī īstenībā ir ļoti tās zonas, kas arī ļoti labi atsveicina ar injekcijām, kuras vairāk gribētu pieminēt botulīna toksīna injekcijas, kas ir tādas injekcijas savā ziņā, ko arī, ja veids pareizi, nepārspīlējot, arī neviens neko nevar pateikt. Ja? Āda izskatās tur līdzena, un, teiksim, tās krunciņas tur nav tādas dziļās, tādas rievas vai tādas pilnīgi kā iedobas dažreiz, ja, cilvēkiem. Un dažreiz pat tas ir pilnīgi jauniem cilvēkiem, ja, jo viņiem ir ļoti aktīva šī te mīmika, ja. Un ja viņš šajās pareizajās zonās, viņas tiek pareizi nokoreģēts, arī parasti neviens neko nevar pateikt, un izskatās tiešām ļoti, ļoti, ļoti svaigi. Un tās varbūt ir tādas vairāk tādas populārākās zonas, kuras, tā kā var vienmēr tā kā veikt, jebkurā vecumā, principā, ja, jo tas ir atkarīgs arī no mūsu mazliet ģenētikas, kuram tas parādās ātrāk, kuram tas parādās vēlāk, kuram tas vispār ir iedzimts jau, ja, un tad jau tādas, protams, tādas nopietnākas operācijas, ko es vairāk gribētu pateikt, kad ar tādu ilgstošāku rehabilitāciju, atvesaļošanās, kas jau prasa, kur jau cilvēkam ir tā diezgan nopietnāki, ir jau jāplāno savs laiks, kas ir, teiksim, sejas plastiskās operācijas. Jā. Tās jau, protams, prasīs daudz ilgāku laiku un, teiksim, nopietnāk viss tas tā. Plastikas ķirurģe Laura Liepiņa konsultē un operācijas veids Veselības centra 4 dermatoloģijas klinikā un Paula Stradiņa Kliniskās universitātes klinikā. Speciāliste veic visa veida sejas un ķermeņa korekcijas, kā arī kosmētiskās injekcijas. Un tam arī ir efekts attiecībā uz uzturu, jo, ja tu jūties labāk, tu vari arī ievērot šo veselīgo uzturu. Jā, tāpēc. Tas ir savstarpēji saistīts. Tas ir arī par rituāliem, ka tā kā es biju uz treniņu, tātad es gribu to dienu labi ēst un es gribu labi gulēt. Un kad katra darbība, ko tu dari, viņa tā kā krājās un tev liekas, bāc, es negribu to sabojāt. Es esmu uzbūvējis kaut ko foršu, es negribu to sabojāt. Un katra tāpēc rituāls, tāpēc es visu veidoju kopā. Sports, uzturs, miegs, ūdens, vēl aizies kādu foršu procedūru. Nopēc skaits treniņu tērpu. Un tas veidojas tiešām kā dzīvesveids. Ja? Un tās lietas tu iemīli. Un tu ir dienas, ka man tiešām negribas iet uz treniņu, bet tāpēc es viņu ielieku kalendārā. Tas neapspriežās. Ja, viņš vienkārši ir. Un plus vēl man ir arī treneri, kas man palīdz vēl vairāk. Ka man ir jau sarunāts ar to cilvēku, es zinu, ka man tur jābūt. Man gaida. Un es to vienkārši ielieku. Tas netiek atcelts. Un es būvēju savus darbus un citas lietas būvēju ap to. Tā ir, citiem vārdiem sakot, prakse, kā sevi mīlēt un kā par sevi rūpēties. Jā. Tas nevienmēr ir pašsaprotami. Jo atkal gribas iekrist tajā upuru lomā, ka visi citi svarīgāki un kā es pašupurējos un sevi nolieku pēdējā vietā, man nav laika ne treniņam, ne veselīgam uzturam, bet šie rituāli tev nostiprina caur darbību to, es sevi mīlu, es sevi cienu
Un es pirmkārt iedodu pati sev to respektu, ko es varbūt reizēm gaidu no citiem. Kā tu šo komentē par attieksmi pret sevi? Tas ir ārkārtīgi liels apmāns, ka mums šķiet, ka tad, kad mēs, un es pati to joprojām mācos, godavārds, ka mums šķiet, ka tad, kad mēs citiem visiem izdarīsim vislabāk, ka tad viņi mūs mīlēs, pieņems, novērtēs un uztvers, ka mēs esam paši labākās. Bet ja mēs nedarīsim un darīsim sev, tad mūs nemīlēs, no mums atteiksies, mūs kritizēs, mūs atstums, mūs pieprasīs. Ir dažādi. Varbūt tā tiešām, ka ģimene ir pieradusi, ka tu katru vakaru esi tikos mājās, ka tu jau esi kā zaldāts virtuvē un visiem taisi. Kapā salāti. Jā, un kad tu jā, esi savos uzdevuma augstumos, kā saka, otrā maiņa sākās, jā, vakarā pēc darba, mājās otrā maiņa. Un tev liekas, ka, un ir tiešām, ka man klients saka, nu jā, ģimene uztaisīja liels acis un pabrīnījās, ka es teicu, ziniet, tagad 3 reizes nedēļā manis nebūs. Jā, vai arī es no rītiem došos agrāk, vai nu pirms darba, sievietes aiziet uz treniņiem, vai tad pēc darba. Un, kad uztais tāds liels acis, bet pēc tam sieviete redz to, ka vīrs sāk teikt komplimentus un pašapziņa aug, un tev enerģija ir vairāk. Un jā, vienkārši tas, ka mums šķiet, ka mums ir jāizdara mājas darbi, ka mums ir veļas kaudze, ka mums ir nepabeigta prezentācija darbā, ka mums ir tas, ka mums tas viss ir jāizdara, bet reizēm tu kā kaut vai vienkārši riskē un pamēģini izdarīt savādāk. Pamēģini šoreiz izdarīt savādāk un pamēģini to ceļu, ka tu tomēr ieplāno to sev, un ka tas ir tavs laiks, un to neviens nevar atņemt, jo, ko es vēl vienmēr saku meitenēm, ja tu savu laiku nesaplānos, tev kāds viņu paņems nost. Cilvēki saplānos viņu tavā vietā, viņi ienāks vienkārši tavā dzīvē, piezvanīs, uzrakstīs, atnāks un paprasīs tevi, lai tu viņiem iedod savu laiku. Bet, ja tu pasaki, es neesmu pieejama šo stundu, viss es neesmu pieejama. Un novilkt tās robežas, jā, un saprast to, ka patiesībā tad, kad tev jāceļ savu pašvērtību nevis caur apkārtējo atzinību, bet caur laiku sev un sevis iemīlēšanu, jo mēs esam savas lielākās kritiķis un arī fanes. Ka mēs varam sevi nokritizēt līdz zemē, un arī mēs varam pacelt sevi. Wow, kāda es esmu. Un pat tad, ja tev kāds pateiks kaut ko sliktu, kāda tu neesi, es zinu, kad es esmu, tu man var teikt, ko tu gribi. Es jūtos kā karaliene. Es jūtos lieliski. Padalies, Kristiāna, kā tev ir bijis ar šo izlaušanos, lai tev būtu laiks sev, jo es pieņemu, ka tev būtu visvairāk iemeslu pateikt, ka tev tā laika nav. Tu esi 2 mazu bērnu, jau nav tik mazu, bet ļoti ilgu laiku 2 mazu bērnu mamma, lielā mērā pati uz saviem pleciem visu to esi nesusi, plus visas finanses un visas organizatoriskās lietas un tā tālāk, un tev nav tāda armija, jā, bijusi palīga un rūķa armija, kas tev salieks pilventiņus, lūdzu, te tev ir treniņa soma un dodies. Tu esi to reāli izcīnījusi, ka man to vajag. Kā tev ar to veicās? Tie bija lēmumi pirmkārt, vai kā tas viss notika? Es domāju, ka lielā mērā palīdz arī mana personība un vispār kāds esmu cilvēks. Es esmu cilvēks vairāk, kas iet uz mērķiem, uz sasniegumiem, kam disciplinēts. Tas ir tās mans plusiņš, ja manās, nezinu, zvaigznēs vai kā, kad es esmu disciplinēta un, ja, piemēram, ja varētu atrast kādu mīnusiņu manā dārziņā, tad noteikti varbūt es mazāk baudu, mazāk atpūšos, mazāk kaut kur esmu pasākumos kaut kādos un vairāk strādāju pie saviem projektiem, sportoju, rūpējos pa ikdienā, pa bērniem un tam līdzīgi, ka noteikti, ka tā bauda un viss tādas lietas manā dzīvē varbūt izklaida un kaut kas ir noteikti mazāk, jo mums visiem ir tās 24 stundas, un kā mēs viņus saplānojam. Un nav nekādas maģiskās, mistiskās ekstra stundas. No kaut kurienes tu ņem to laiku, pareizi. Un tad tajā periodā, kad man bija tie brīvie brīži, piemēram, kad Keila bija maziņa, es visu savas brīvās stundiņas, kas man bija, es tur 3 reizes nedēļā stundiņa, ja, vai 2 stundiņas, es biju sporta zālē. Es varēju izlemt, ko es pa to laiku darīšu, vai es iešu kino, vai es skatīšos seriālu, vai es gulēšu, vai kārtošu māju. Es gāju uz sporta zāli. Tās bija mans lēmums, un tas tāpēc, ka man tā bija prioritāte. Un droši vien, ka tās izvēles un tās prioritātes ir tās, kas arī aizved pie tā rezultāta. Bet nebija tā, ka es super nelaimīgi. Es sapratu, ka tas man dos to prieku, un kad es neko nezaudēju, ka es iegūstu.
Kādam citam cilvēkam, piemēram, varbūt būtu svarīgāk tur reizi nedēļā aiziet uz teātri, ja tur vai kaut ko citu, ka viņam dvēselē tas ir obligāti vajadzīgs. Un tev pašam ir jāskatās savā kalendārā, kur tu to visu var salāgot un salikt. Man ļoti svarīgi tiešām ir tā kā rezultāti. Jā, svarīgi rezultāti. Pasaki, lūdzu, kad var pamanīt pirmos rezultātus? Nu, teiksim, tagad skatās kāda dāma, un viņa klausās, jā, man arī vajag, es gribu. Nu, piemēram, tu esi tādā, nelabākajā stadijā šobrīd, visi ir aizgājis pa pieskari ar uzturu, nav nekāda režīma, nekāda sporta, bet ļoti gribās. Piemēram, rīt sākam, kad būs rezultāti? Man liekas arī svarīgi tas, ko tu iepriekš teici par to, ka pamats ir uzturs, un tā tas arī ir. Un nav tā, ka jau citreiz meitene saka, man jau nav laika sportot, es labāk vispār nesāku. Pilnīgi aplam. Tu sāc ar kaut ko, un tas, ja kaut kas, tad tas noteikti ir uzturs. Sāc ar uzturu, jo tu apēst to nevar nosportot. Nebūs tā, ka tu tagad ēdīsi visu pēc kārtas, un tad 3 stundiņas nedēļā pasportos, un viss tev būs baiglāp. Tā nav. Sāc ar uzturu. Tātad tie pirmie rezultāti patiesībā ir ļoti ātri, tāpēc, ka līdz ko tu pamaini to ēdienkārti, tev iziet tas tā tūskārā. Jo mums visiem, ja mēs ēdam pārāk daudz miltu produktus, cukuru, sāli, treknes produktus, mums ir tāda neliela tā kā ūdens aiztur. Kādam lielāk, kādam mazāk. 2 kilogrami tie ir aptuveni, jā. Tāpēc meitenes pirmajā nedēļā krīt nost vienkārši. Man uzreiz padzerties. Jā, viņas, man jau 1 kilogramu, man jau 2 kilogramu, es jau jūtu. Un tiešām tas ir apjoms, ko tu nes sevī, un tu tiešām redzi sejā, un tev jostā, un visur tu jūties brīvāk. Pēc tās pirmās nedēļas jau jūties, wow! Tad vidējais tas svaras zudums aptuveni kaut kādi 4 kilogrami, 3,5–4 mēnesi. Ir gadījumi, kur ir mazāk, ir gadījumi, kur ir vairāk. Tas ir dažādi, atkarībā no tā, cik tev ir tas liekais svars, cik tu ļoti ievēroji to plānu, jo es saku arī, kad 80% ir 100%. Jā. Ļoti reti, kurš tiešām ievēro tā, ka pa 100, tā, ka vispār neko, bet tie, kas ievēro, tiem parasti ir vēl labāki rezultāti. Ir tāds meitenes, kas visi iet tikai pēc plāna. Es, piemēram. Jā, jo tu zini, ka tev ir mērķis, un tu gribi sasniegt, tu negribi tā kā pazaudēt nevienu dienu. Tu gribi maksimumu. Bet, es zināju, ja es novērsīšos, tad es nevarēšu objektīvi vērtēt rezultātus. Es biju apņēmusies 100%, es ievērošu. Jā, protams, rezultāti ir, grūtākais, protams, ir noturēt pēc tam. Jo, ja tu esi ļoti, ļoti, ļoti strikti, tad tev gribas to, pat ja tev negribās tos burgerus, tev viņu psiholoģiski gribas apēst, tāpēc, ka tu gribi kaut ko sev iedot, kaut vai bišķīt. Jā. Bet reizi šeit es vienmēr saku tā, ka, lai tev nepazūd tas entuziasms, tev ir jāpabūt tajā režīmā ilgāku laiku. Un arī, lai tev nav tā doma, ka tu esi mūžīgi uz diētas, ja? Un ja tev ir tas lielāks svara apjoms, tad tu vienkārši kādu brīdi ievēro šo plānu ar retākām atkāpēm no plāna. Nevis tā, ka tu katru nedēļas nogali aizies uz restorānu vai iedzer vīnu glāzi, bet tu pamēģini, piemēram, katru otro tikai. Vai katru trešo. Kaut kā tā. Ilgāku laiku padzīvot tajā, sasniedz to, es neteikšu ideālo savu rezultātu, bet tuvāk to, kur tu redzi, ja? Un tad tu vari ieplānot kaut kādas tās lietas ārpus plāna. Tāpēc, ka ja tu pārāk bieži būs tev ārpus plāna, tev zudīs tā motivācija. Tu visu, ko tu būsi sasniegusi, tad tev atkal tas pazudīs un tam līdzīgi. Un arī, piemēram, visi šie ceļojumi, tu vari droši doties ceļojumā un to nedēļu, tu tur ēdīsi kaut kādas lietas, varbūt ārpus plāna, bet saprotu to, ka tīri fizioloģiski nav iespējams pieņemties 5 kilogramiem svarā nedēļas laikā. Palielam, tas nav reāli. Un tas ir ūdens aizturi. Tā ir ūdens aizturi, jā, un varbūt tev ir tur kāds tauciņš, bet minimāli palielam tas ir viss, kas tev tur, ko tur esi apējis, atbrauc mājās, un var būt pat nedēļa, kamēr tev tas iziet ārā. Un tu atgriezies pie plāna un neatliec. Un nav tā, ka tu atbrauc no ceļiem un saki, viss ir zaudēts, viss ir tagad vispār nav jēga, gaidīšu nākamo gadu, atkal 1. janvāru. Nē, tu vienkārši atbrauc no ceļiem, tu apzinies, ka tā ir ūdens aizsrūka, ka tu baudīji to nedēļu un beidz sev tā kā šaustīt. Un vienkārši atgriezies pie plāna un paies nedēļu, tu visticamāk būsi atkal tādā formā, kā tu biji pirms tā ceļojuma. Pietiekoši ātri vienkārši jāspēj atgriezties atpakaļ. Iepazīstaties Primo produkti jūsu veselībai, skaistumam un vispārējās dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Premubiotika un OBV Prot ir lielisks palīgs skaistuma un veselības uzturēšanai, jo produktu lietošana palīdz novērst gremošanas traucējumus, stiprina imunitāti, palielina enerģiju, veicina kolagēna veidošanos un mazina kāri pēc cukura. Premubiotika prebiotikas ir barība mūsu labajām baktērijām. Tās pamatā ir šķīstošas šķiedravielas, kas stiprina imunitāti, palīdz novērst gremošanas traucējumus, atvieglo vēdera pūšanos, uzlabo ādas veselību un minerālvielu uzsūkšanos, kā arī mazina tieksmi pēc cukura. OBV Prot olbaltumvielas plus prebiotikas ir proteīns ar augstu uzsūkšanās spēju, tīrs visaugstākās kvalitātes piena olbaltumvielu un diētisko šķiedrvielu maisījums. Produkts rada sātas sajūtu, palielina enerģiju, veicina kolagēna veidošanos un ātrāku atvesaļošanos, kā arī pātrina muskuļu veidošanos. Un kādi ir tie paši sensacionālākie rezultāti? Visticamāk 20 kg un vairāk, ko tu redzi, ka sievietēm to ir izdevies sasniegt, un kāda ir tavi novērojumi, kāpēc viņas to agrāk nevarēja izdarīt? Kas viņām bija vajadzīgs? Atbalsts, grūdienis vai kaut kāds iedrošinājums, jo teorētiski visu informāciju mēs it kā varam atrast. Jā. Mēs varam atrast gan par kalorijām, par receptēm, aiziet pie uzturu speciālista un to vienkārši izdarīt. Bet redz, kaut kā grūti tas ir vienam pašam, tev vajadzīgs. Katrā ziņā man ar tevi bija super ekskluzīvi, jo tu man katru dienu vienkārši. Katru dienu mēs rakstījāmies un es sajūtu to atbalstu. Un pirmkārt, es taču nevaru Kristiānai parādīt, ka es esmu kaut kāda vāja un ka es to neizdarīšu. Jā? Tā ir arī vēl ļoti svarīga detaļa, ka tev ir tas treneris blakus. Jā, tas psiholoģiski ļoti palīdz. Un man pašai ir tieši tāpat, man ir mani treneri, un es zinu, ka es ar treneri vienmēr izdarīšu vairāk. Un tad, kad man liksies, es vairs nevaru, man saka, es redzu, ka tu vari. Es saku, nē, es nevaru. Mums ir reiz pat ir līdz asarām. Nu tā, ka man liekas, tiešām man liekas, ka es nevaru, bet viņš redz, ka es varu, un es varu vairāk. Un tas, kad mēs reizēm sevi žēlojam par daudz, mēs pat neapzināmies savu spēku un savu potenciālu, cik mēs varam izdarīt. Jā, es teiktu, ka atslēga ir tas atbalsts un tas, ko es daru, ka es taisu šos grupu projektus, kur meitenēm ir WhatsApp grupiņa mums, kā arī es viņām vadu Zoom lekcijas, mums ir tikšanās online, principā online atbalsts tas ir. Un tā ir tā komunikācija, tā komūna, jo tur riņķī apkārt tev visur ir kolēģi, ģimene, viss kaut kas galīgi varbūt pilnīgi citādāk uzvedās un ēd un komentē vēl tev kaut ko, bet tur tev ir tā drošā vieta, kur tu atnāc, kur tu redzi, ka vēl ir daudz cilvēku tādi kā tu, ka tu dabūni to atbalstu, ka tev slīd kāja, ka tev kāds pasaka, es te šajā gadījumā iedotu 3 idejas, kā apiet šo situāciju, vai kā risināt, vai kā tikt atgriezties atpakaļ. Jā, vai arī es izskaidroju, kāpēc tev tā ir, jo sievietē ir ļoti ārkārtīgi būtiski ir sakot līdz savam ciklam. Un tad mēs kopā arī nosvinam šo rezultātu, kad es pasaku supermalacis un ejam uz priekšu. Un pirmos tos rezultātus meitenes redz jau tiešām pēc tam 4 nedēļām. Bet tie ilgtermiņa rezultāti, kā mēs runājam, tur tie 10, 15, 20 kg, tie ir, tur 2 mēneši, 3 mēneši. Protams, tu skaties uz priekšu pusgads, tur vispār cilvēks ir 20 kg samazinājis svaru. Un tās pārsvarā ir sievietes tiešām pēc grūtniecībām, kad arī parasti uznāk tas lielais svara apjoms. Un tad, kas vēl ir interesanti, kad meitenēm palīdz tā dažādība receptēs. Kad kaut kur ir pierasts to, kad ir tikai tās dažas receptes, tikai tie daži ēdieni, ko laiž par viņu. Tas vairāk no fitnesa pasaules nāk, kur tikai daži tās receptes, un tagad ēdam gadiem tā. Viņas tomēr gandrīz katru mēnesi grib jaunu uzturplānu. Viņas grib dažādāk. Viņām tad ir interesantāk, un tāpēc ir svarīgi atrast, kas tev palīdz. Dažādas receptes, atbalsts, atskaitīšanās, režīms, ritms, kas tev palīdz, fotogrāfijas, viss tas, mēs visu to kopā saliekam. Un tādā veidā arī izveidojas tā mana komūna, kurā es sievietēm palīdzu, jau 4. gads iet. Un katru reizi, kad man liekas, varētu paņemt pauzīt no tiem projektiem, jo gribas jau arī attīstīt kaut ko citu, kaut ko jaunu. Piemēram, tagad grāmata ir, es domāju, varbūt grāmatas rakstīšanas periodā es paņemšu prom no tiem projektiem, un tad viņš man raksta, ka Kristiāna, nē. Un svaigu šo te projektu, un tad es domāju, labi, es atstāšu. Un tā, es tā kā vairs nevaru to izņemt ārā, jo visi jau zina, ka man šie projekti katru mēnesi ir. Jā, mēs par grāmatu vēl noteikti pārunāsim atsevišķi. Man gribas tev jautāt,
kādi ir tavi novērojumi par to maldīgo informāciju? Jo arī tēma liekais svars un būšana formā ietver ļoti daudz dažādas pretrunas, un tad tā galva pilna ar visu kaut ko, un tu vairs vispār neko nesaproti, ko es vispār drīkst pēst, ko es varu darīt, ko es nevaru darīt. Un beigās vienkārši nopēc kaut kādu bulciņu un atslāpst. Ja? Kā tu redzi tās informācijas, kļūdainās informācijas, tas nelabvēlīgās sekas, ka tev jāsaka, paga, nu tā nav. Saliksim pa plauktiem, kas ir kas? Šeit man ir uzreiz jau prātā nāk divas atbildes. Atbilde numur 1 ir tāda, ka nav tikai viena metode, kā sasniegt mērķi, un tā ir patiesība, kad var dažādi. Tieši tāpat kā kaut kādā ziņā ir plusi, mīnusi kaut kāda uzturvielu grupu optimizēšanai, fastingam, kaut kādam citam ierobežojošam, vai nu laikā, vai nu apjomā, vai kaut kā visādīgi tu to var darīt. Ja? Ir dažādas metodes, gandrīz viņas visas strādā, un tev ir jāsaprot, kas strādā tev, vai kas dara tev. Piemēram, kādam citam nepatīk tur 3 vai 4 dienā gatavot, viņš jau 2 reizes dienā. Arī tas ir ok. Nu, katrs var pielāgot sev. Tas, kas man šķiet pilnīgi aplam, ir viss, kas ir īsā laikā ātri nopērkamais kaut kāds detoks tabletes, tējas, sulu kūras, kaut kādas dīvainības, badošanās, ilglaicīgas, kas ir, kur tu piesakies kaut kādā, tur es esmu redzējis reklāmas 2 nedēļu projektā, kur mēs uztaisīsim pilnīgu detoksu tavam ķermenim un dzersim tur tikai tādu un tādu tur to sulu un ēdīsim tikai dažas produktus. Tās man šķiet ir pilnīgas muļķības. Nu jā, bet tas, kad var dažādi kombinēt produktus un dažādi kombinēt maltītes, kad tam es piekrītu, ka tāds ir, ka var būt dažādi veidi, vai arī, piemēram, cilvēks nelieto gaļu uzturā, un viņam ir veģetārs vai vegāns uzturs, arī tu tā var dažādi kombinēt un saprasties, kā, par to, ka to var darīt dažādi, bet noteikti nekas, kas būs īstermiņā ātri, tur maģiskā tabletīte tikai samaksā naudu un būs tev rezultāts, nē. Ja vien tā nav kāda plastiskā ķirurģija, tiešām, kas, ja mēs aizējam un tur notiek manipulācijas, kur tiešām tev samazina tur kaut to apjomu, tad nekas no tā nestrādā, nav veselīgi un pa lielam ir tāds muļķības. Kristiāna, tev šobrīd ir liels notikums. Tūlīt jau iznāks tava grāmata, kas saucās Mana metode. Tu briedi šim notikumam ilgi, un es zinu arī ļoti pārdomāti pievērsies šim projektām, ļoti atbildīgi, un tātad tur būs gan tavas receptes, tādi bestselleri, ja, tavu recepšu bestselleri, un, protams, arī visādi tavi ieteikumi, kas palīdz būt formā. Pastāsti vairāk par šo grāmatu. Grāmata tāpatām kā iepriekš uzturplāni, īstenībā tā ideja nāca no maniem sekotājiem Instagramā, kas iepriekš man, kad sievieši dalījos veselīgu recepšu storijiem un postiem, man teica, varbūt var uztaisīt uzturplānu. Tagad pagāja 2 gadi, un meitenes teica, varbūt var uztaisīt grāmatu. Jums jau ir apnicis, laik printēt ārā uzturplānu, nāk arī kā dokuments uz e-pastu, bet viņam viņš ir jāizprintē, tas nav kā grāmata. Un šī ideja nāca tieši no manām sekotājām, es viņas sadzirdēju, sākumā man likās, kā grāmatas, man šķiet kaut kas liels un nesasniedzams, un kā vispār to daru, un es par to nemāku. Līdz kamēr saslēdzās tas, ka tiešām tas jau sāk kļūt tik skaļi, ka tu nevari ignorēt to skaņu, ka tas ir visur apkārt, un tu saproti, nē, es to nevaru ignorēt, man tas vienkārši ir jādara. Un tā ideja virmoja gaisā jau kāds pēdējos 2 gadus, un tad pēdējo gadu es tagad to grāmatu reāli tā kā plānoju arī un daru. Tur būs manas top recepts, jo man ir vairāk nekā 400 recepts, un, protams, kad es atlasīju tādus, kas gan pēc atsauksmēm, gan man šķiet, ir tādas, kas visiem patīk. Un visiem un dažādas, tur būs gan brokastis, gan pusdienas, uzkodas, deserti, vakariņas, protams, receptes, viegli pagatavojams, vienkārši produkti, tur nav nekas tāds nepieejams. Šis recepts ir domāts, ja mēs esam pieraduši recepšu grāmatas izmantot svētkiem, tad tas ir reāli, pārsvarā ikdienai domāts. Protams, tur ir recepšu sadaļa, bet tie ir domāti ēdieni, ko tu ikdienā
ko tu un tava ģimene ikdiena, lai atvieglotu jūsu ģimenes ikdienu, nebūtu jādomā, ko tad gatavot atkal brokastīs, pusdienās, vakariņās, lai būtu veselīgi. Un, protams, kā jau tu minēji, tur būs tie mani padomi, tie mazie mani triki, knifi, kaut kas, ko es esmu sapratusi par šiem gadiem, kas palīdz un strādā man, kurš būs apkopojis visas šīs lietas ārtā formātā sievietēm. Būs ļoti noderīgi. Jā, interneta laikmetā ir ļoti daudz pieejams dažādas receptes, un es saprotu, kā atrast gardas kūkas recepti, kur ir saldais krējums, sviests, cukurs, un tas ir tā kā diezgan vienkārši uztaisīt kaut ko garšīgu, pievienojot cukuru, sviestu, saldo krējumu, tur variācijas ir miljoniem un vēl vairāk, bet pagatavot kaut ko garšīgu, kas ir veselīgs, tur jau ir tāda augstāka pilotāža, manuprāt. Kādi ir tavi izaicinājumi, ka tu radi savas receptes, kas ir tavs uzstādījums, kā tu gribi veidot šo ēdienu, lai tas garšot, piemēram, arī vīrietim un bērniem, un lai tas šķistu, ka, beidzot, es varu necept tās savas tradicionālās svētdienas pankūkas, bet šīs nav sliktākas, bet izrādās arī figūrē draudzīgas. Redz, tas ir atkarīgs no motivācijas. Es, piemēram, varu apēst arī tiešām pavisam parastu novārītu vistu ar brokoli un man garšo, un es saprotu, ka tas ir labs ēdiens. Bet tā pašā laikā es zinu, ka es savam vīrietim tādu pasniegšu, viņš man pateiks, nē, šis neies cauri. Tāpēc, protams, kad es esmu atradusi, kā sakombinēt to ēdienus, piemēram, pieliekot nedaudz sieru klāt vai nedaudz čīsviestiņu. Kaut kādas mazas sastāvdaļas, kaut kādas mazas lietiņas, vai, piemēram, ļoti daudz izmanto arī garšvielas bez sāls, dažādas aromātiskas. Kā sakombinēt tā, lai ir tā tekstūra, garša, smarža un viss ir un tā interesanti. Un tā nemaz nevar pamanīt, ka tur patiesībā ir ļoti veselīgi, viss sabalansēts. Kas ir pats pamats? Kad, piemēram, vienmēr būs olbaltumvielas. Vienmēr viss fokus ir uz olbaltumvielām. Ja es ielieku jebkurā receptē olbaltumvielas, tas jau ir pat parastākajā kūkā. Ja tu ieliks daudz olbaltumvielas, viņa būs daudz labāk nekā jebkura cita kūka. Kas man bija visizaicinošākais, es teiktu, ka deserti. Pirmkārt, tāpēc, ka tas vispār tā, ka nebija mans. Tas arī bija pēc pieprasījuma meitenes. Tā, Kristiāna, tuvojas svētki, būs tā veselīgā kūka. Es sēžu, domāju, kāda veselīgā kūka? Es tādas kūkas neēdu, netaisu un necepu. Tas bija pēc pieprasījuma. Tad es sēdēju un domāju, ok, man tagad ir jāizdomā kūka. Kā es vienkārši paņemu visas tās neveselīgās sastāvdaļas un aizvietoju ar veselīgajām? Kādreiz nesanāk, bet lielākoties sanāk. Un ja man tā recepte nesanāk, es viņam tālāk nevienam nerādu. Bet ja man viņa sanāk, tad es ar viņu padalos. Kristiāna, tev arī nav noslēpums, tu neslēp. Šogad paliek 40, jā? Nē, 8. janvārī. Jā, 8 dienas aiz šī gada. Jā. Un tu arī uzsver to, ka šobrīd ir labākajā formā nekā jebkad agrāk. Tātad vecums, kas ir vispār vecums? Man liekas, tas ir nolietots jēdziens, nav tāds vecums. Mēs varam būt savā labākajā formā, jebkurā vecumā vai jebkuros gados. Kāds ir tavs komentārs un secinājums par šo? Un kā tu skaties uz tiem saviem 40 un uz to, ka tiešām tu šobrīd esi savā labākajā formā? Paldies! Es tiešām tā arī jūtos. Es jūtos vislabāk, kā es jebkad esmu jutusies. Gan emocionāli, gan kaut kādā ziņā nobriedus kā sieviete, kas jau saprot, kā tad notiek lietas. Un laikam man ļoti palīdzēja tiešām šis posms pēc 2. bērna dzimšanas, kad es pati sev, primāri jau sev atklāju to metodu, kā. Ka tu mūžu dienu cīnies ar to lieko svaru, un tu jau vairs nezini, kuru vēl diētu izmēģināt. Un vienmēr bija tik grūti, un tagad vairs nav grūti. Un tu atrod, tas tā laikam tā ir tā mana to daudzo gadu pieredze, kuras izgāja cauri un paldies Dievam, beidzot nonācu tur, kur es esmu šodien, kur es jūtos labi, kur es esmu nostabilizējis sevi un varu jau tagad dot citiem. Tā ir brīnišķīga sajūta, ka tu pieņem sevi, ka tu mīli sevi. Protams, es pie tā vēl joprojām strādāju. Es nevaru pateikt 100%, es esmu pilnīgi perfekti apmierināta sev, nē, bet noteikti nekad neesmu tik labi jutusies savā ķermenī un ar savu personību,
kā es jūtos šobrīd. Un tas iedvesmo nākotnē. Jā. Paldies, Kristiāna, tev par šo sarunu. Paldies par to, ko tu dari. Tu ļoti, ļoti iedvesmo. Jo, man liekas, tā ir viena no svarīgākajām lietām, ko vispār mēs varam darīt. Ieguldīt laiku, rūpes, arī līdzekļus savam, pirmkārt, ne tikai izskatam, bet veselībai, pašsajūtai. Un paldies, ka tu to dari un ka tu iedvesmo sievietes rūpēties par sevi. Paldies tev. Par šo arī ir mūsu podkāsts Spogulis kopā ar Gundu Grozi. Un es tev teikšu paldies arī ar mūsu atbalstītāju zīmolu Bioderma bestselleriem, kas ir viņu paši labākie produkti. Un šie produkti palīdz līdzsvarot ādas dabiskos bioloģiskos procesus. Tu jau tā izties ļoti skaisti, bet kosmētika vienmēr sievietē nodara. Protams, man noteikti noderēs. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Mēs bijām šeit, Magdalēnas kvartālā. Un tiekamies jau atkal pavisam drīz. Vislabāk! Atā!